vēlos kāzām nopirkt zelta stieni, kādā iepakojumā to uzdāvināt, lai pēc tam vieglāk glabāt. Ja zelts tiek izvēlēts dāvanai, tad visbiežāk arī klienti izvēlās tomēr tos mazākus svarus. Izņēmums var būt, kad vecāki saviem bērniem kāzās dāvina zelta, tad gan tur var būt arī 100-gramīgie stieņi brīžiem. Bet par izskatu mēs iesakām izvēlēties kādu skaistus iepakojumos. Tūlīt parādīšu vairākus, kas mums ir. Tad šī parasti ir izvēle numur 1 – sarkana koka kaste. Un tai ir tāda iedobīte, kur var ielikt stienīti, kādu tev parādīt. Pat 1 grams patiesībā šeit izskatīsies diezgan solīdi. Šādi 1 grams, un tad šādi mēs arī pasniegsim. Manuprāt, ļoti skaisti. Parasti šeit arī cilvēki tad ievieto kartīti ar kādu apsveikuma tekstu. Uzreiz arī parādīšu šajā kastē, kā 100-gramīgais stienītis izskatīsies. Izskatās skaisti, vai ne? Jā. Tad varu parādīt arī, ja negribās, lai tā dāvana uzreiz saņēmējam ir redzama, patiesībā šādi paši iepakojumi mums arī ir bez stikla. Ja? Tad vienkārši sarkana koka kaste ar slēgto vāku. Un tad ir vēl tāds konservatīvāks, varbūt tāds melns variants izskatās šādi. Aizvērtā veidā un tad atverot ir šādi. Šeit atkal apsveikuma kartīti var ievietot. Tā. Un patiesībā tāds no vairāk budžeta versijām iepakojumiem, kas nav no koka veidota, ir taveks stieņi. Diezgan bieži mūsu klienti izvēlās šādās kastēs arī taveks stieņus uzglabāt, jo te vairākus var ielikt. Bet, arī kā dāvana šādi izskatīsies. Dāvanas saņēmējs arī uzreiz sapratīs gadījumā, ja gribēs pārdot, kur jāgriežās.